prieks visus redzēt. Mans uzdevums šodien ir ļoti īs. Es domāju, ka es iekļaušos 15 minūtēs izstāstīt par ētikas jaunumiem biobanku jomā, tātad jaunākie ētiskie aspekti biobanku darbībā, un es ļoti īsi, cik to 15 minūtēs izdarīt var, pieskaršos 3 tēmām, kuras šobrīd BBMRI ētikas komandā ir aktuālas. Es sākšu ar LC metadatiem, varbūt tāpēc, lai jūs sagatavotu mazliet šādam jaunam terminam, kurš pilnīgi noteikti parādās vairākos kontekstos šobrīd gan BBMRI LC grupā, gan 1+ miljons genomu projektā ideja par LC metadatiem tiek aktīvi apspriesta. Sāksim ar to, kas tas ir. Tātad pats saīsinājums LC, ja kāds nav pazīstams, tātad tie ir ētiskie, juridiskie, sociālie aspekti. Un tā ideja vai tas jautājums, ja problēma ir tāda, kā nodrošināt šo ētiski atbildīgo datu pārvaldību tajā vidē, kurā mēs esam. Starptautiska, intensīva, lielo datu vide, kurā dati tiks izmantot ilgā laika posmā, sadarbojoties daudziem zinātniekiem. Un kā tad nodrošināt, ka tie dati, kurus mēs starptautiskos projektos, vienalga vai tās ir federētas datu bāzes, vai tās ir centralizētas datu bāzes, liekam kopā, ka datu izmantošana atbilst piekrišanas apjomam un juridiskām prasībām. Pats LC metadatu jēdziens nav pavisam jauns. Pirmo reizi es to redzēju 2016. gadā. Patriks Vūlijs viņu pieminēja tādā vienā rakstā grāmatā Ethics of Biomedical Big Data. Un tā ideja bija tāda, ka šī dinamiskās piekrišanas modeļi prasa dalīties ar datiem par ētikas aspektiem. Kas tad ir par datiem, kurus būtu jāiekļauj metadatos, jeb datu kopu aprakstā un jāiekļauj katra pētījuma dalībnieka datos. Tie varētu būt gan informētās piekrišanas nosacījumi, teiksim, kāda veida informētā piekrišana katram no datu subjektiem ir saņemta, atļauja rekontaktēt, informācija par nejaušiem atradumiem, atļaujas savienot datus, piemēram, ar datiem no datu kaut kādiem valsts reģistriem vai nosacījumi datu nodošanai ārpus valsts, nosacījumi piekļuvēji, nosacījumi datu atsaukšanai atsacīšanās gadījumā. Te nozīmē, ka ir jānovelk robeža, līdz kuram brīdim cilvēks, ja viņš atsakās piedalīties pētījumā, līdz kuram brīdim viņš var atsaukt datus, jo tai brīdī, kad dati jau ir analizēti un, piemēram, jau tiek gatavota publikācija, skaidrs, ka datus no datu kopas vairs nevarēs izņemt, un tas arī būtu jāapraksta šajā informācijā par datiem. Nosacījumi par dalīšanos ar kaut kādiem dati, kas rodas pētījuma procesā un tā tālāk. Tā kā laiks ir tik īs, es tikai gribu jūs sagatavot, ka šis jautājums tiešām parādīsies, ka ir vērts sākt domāt jau par to, kāda veida informācija par visiem šiem ētikas un juridiskajiem aspektiem ir iekļauta tajās datu kopās, kuras biobankās tiek veidotas. BBMRI ideja šobrīd ir veidot standartus šiem LC metadatiem. Tā nozīmē, ka izveidot kaut kādus vienotus metadatu, kaut kādus sarakstus, kurus tad iekļaut, doma šobrīd ir sākt ar aptauju, ko tad iekļauj reāli un tad izveidot šos standartus. Tāda lieta droši vien, ka būs. Otrs, ļoti īsi par risku analīzi. Ja mēs runājam par aktualitātēm, tad mēs pagājušā gada beigās ar BBMRI kolēģiem nopublicējām rakstu par risku analīzi biobankās. Un, zināmā mērā tāda reklāma, bet es domāju, ka tas raksts tiešām varētu būt ļoti noderīgs. Apmēram tā ir tikai daļa no šī risku koka, kurš šajā rakstā ir apkopots, bet
Es ieliku šo informāciju, jo risku analīze, risku saraksti vai visi risku aspekti var ļoti noderēt daudzās situācijās. Piemēram, tad, kad, es nezinu, jūs gatavojat projektus, kuros ir jāapraksta ar biobanku saistītie riski, tajos gadījumos, kad ir jāveido SOPI, tajos gadījumos, kad ir, nezinu, jāveic kaut kāda savas darbības izvērtēšana, ir ļoti svarīgi ņemt vērā visus daudzveidīgos riskus, kuri var parādīties biobankas darbības kontekstā. Šajā rakstā tur riski ir analizēti divās lielās grupās. Viens ir tieši ar pašas biobankas darbību saistītie riski, sākot ar ekonomiskajiem riskiem, teiksim, kā sagatavoties situācijām, kurās biobankai pietrūkst finansējums, jo var būt ļoti vērtīgas kaut kādas paraugu kolekcijas, kuras būtu jāaizsargā, bet ir jādomā ļoti laicīgi, kā gatavoties. Infrastruktūras riski tur ir diezgan plaši aprakstīti par to, kā nodrošināties, es nezinu, dažādiem nelaimes gadījumiem, dabas katastrofām un tā tālāk. Ar darbiniekiem saistītie riski, tā nozīmē, kā tad ir jāmenedžē šie, nezinu, darbinieku izglītošanas un vēl citi riski. Līdzdalības un aktivitātes riski, kā runāt ar sabiedrību, lai mazinātu iespēju, ka nav uzticēšanās vai atsaucības. Pētnieku kopienas riski, tas ir par sadarbību ar citiem, un tad ir vesela virkne risku dalībniekiem. Var sakot, droši vien tā prezentācija tiks izsūtīta, šeit ir saite uz šo rakstu, ja jums ir jāanalizē biobankas darbības riski kādā kontekstā, iespējams, ka šī karte, šis pārskats var jums noderēt, lai neaizmirstu kādus riskus. Bet visvairāk laika es gribu veltīt amatierzinātnei vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, tāpēc, ka BBMRI kontekstā amatierzinātnes jautājumi tiešām aktualizējas. Un otrkārt, Latvijā šobrīd ļoti aktualizējas amatierzinātnes jautājumi. Šeit var redzēt, ir atsauce uz šo 2020. gada pētījumu par atvērto zinātnu un rīcību politikas ceļakartes izstrādi, bet tikko tika pieņemts arī, man te bija kaut kur atsauces, parādīšu, tika pieņemts arī rīcība politikas plāns saistībā ar atvērto zinātni, un amatieru zinātne ir daļa no atvērtās zinātnes pieejas. Un pēc visām diskusijām, kas ir bijušas BBMRI kontekstā, es esmu diezgan pārliecināta par amatieru zinātnes potenciālu vairākos virzienos. Viens ir zinātnes komunikācijas potenciāls, otrs ir sadarbība ar sabiedrību, jo man šķiet, ka mēs tādā zinātnes komunikācijas ziņā esam mazliet tādā strupceļā nonākuši. Viss tas, ko mēs atražojam nepārtraukti tajā sadaļā par komunikāciju, tik un tik Twitter posti, tik un tik Facebook, tas ir diezgan garlaicīgi un, diemžēl, ļoti formāli. Un tā ideja ir, ka amatieru zinātne ir viens no instrumentiem, kas varētu palīdzēt padarīt šo sadarbību ar sabiedrību tādu dzīvāku un reālāku. Kas tad ir amatieru zinātne? Ir plašā definīcija, kas ietver ļoti daudzas aktivitātes, atvērtā zinātnes daļa, kurā iedzīvotāji var piedalīties zinātniskās pētniecības procesā dažādos iespējamos veidos, kā novērotāji, finansētāji, analizēt datus vai paši to ražot, kas ļauj zinātni demokratizēt. Un tad ir šaurā definīcija zinātniskais darbs, ko veic sabiedrības pārstāvi, bieži sadarbojoties ar profesionāliem zinātniekiem un zinātniskām institūcijām vai to vadībā. Tur ir daudz varianti. Tur var sākt ar līdzdalības pētījumiem. Es tūlīt parādīšu vairākus piemērus. Tā var būt pūļiesaiste, tie var būt brīvprātīgo novērojumi. Un, protams, visas iespējamās zinātnes nozares ir iesaistītas šajā procesā. Un man liekas, svarīgi neaizmirst, ka amatieru zinātne ir daļa no atvērtās zinātnes, jo dažkārt arī horizonta projektos tagad tiek prasīts rakstīt, ko
ko tad mēs darīsim atvērtās zinātnes jomā, un parasti mēs aprobežojamies ar to, ka būs atvērtās pieejas dati, kas ir svarīgi, vai būs atvērtās pieejas publikācijas, bet vērtētāji noteikti novērtēs, ja jūs iekļausiet, piemēram, Horizonta projektos šo amatieru zinātnes aspektu, kas, kā jūs redzat, bez atvērtās pieejas un atvērtiem datiem ir trešais lielais pīlāris atvērtajai zinātnei. Nu, tas, kas Eiropā šobrīd ļoti aktīvi darbojas un kur var daudz informācijas iegūt, ir Eiropas amatieru zinātnes asociācija. Viņi ir ļoti atvērti arī sadarbībai. Ja jums kādā projektā liekas, ka jūs gribētu tādā Eiropas līmenī iesaistīt amatieru zinātniekus, tad pilnīgi noteikti var mēģināt veidot kontaktus ar šo amatieru zinātnes asociāciju. Viņi ir tiešām aktīvi. Bet es tūlīt parādīšu dažus piemērus dažās minūtēs, kas varbūt iedvesmos jūs paskatīties, cik ļoti dažādos veidos to var projektos iekļaut. Nu, šis pirmais piemērs ir no Kochreina, un Kohreinam ir atsevišķa šobrīd vesela mājaslapa un darbības joma, saucās Crowd Cochrane. Viņi iesaista sabiedrību tādā informācijas sistematizēšanā, un te viena ir jaunākā iniciatīva, kurā viņi lūdz palīdzēt atrast noteikta veida pētījumus Kochreina reģistrā, un tādā veidā sabiedrība palīdz zinātniekiem kārtot datus. Jo, man liekas, tas parastais priekšstats par amatieru zinātni mums ir tāds, es nezinu, dabas dati, kur cilvēks iet novēro putnus, vai ne, un tad viņš no savas mājas pagalma tos datus iedod. Tas ir tāds sens variants, bet tie šī brīža varianti ir daudz dažādāki. Nu, te ir viens cits variants, ko Stanforda ir piedāvājusi, saucās Mobile Health and Movement Assessment. Ļoti vienkāršs uzdevums. Cilvēkam ir jāizpilda 5 vingrinājumi, tur ir tāds video, viņam ir jāizpilda mājās šie vingrinājumi, viņam ir jāizpilda pēc tam anketa un jāieraksta video ar šiem 5 vingrinājumiem, un tas dod zinātniekiem datus. Šī ir tāda amatieru zinātnes aktivitāte datu vākšanai. Un, ja es tūlīt pēc tam parādīšu, kur var meklēt dažādus projektus iedvesmai, šis ir viens no projektiem, kurā, protams, tā datu vākšana nevar būt ļoti sarežģīta un ļoti ilga. Te ir redzams, tas ir 20 minūtes, un to var izdarīt ar telefonu vienkārši mājās, un viņiem ļoti labi veicas ar šo datu vākšanu. Tur ir jau daudz datu savākt. Jūs varat aiziet uz šo mājaslapu un paskatīties. Te ir viens cits projekts, kurā cilvēki tiek aicināti iesaistīties ar saviem dažādiem datu, piemēram, ar mobilo telefonu, ar dažādām aplikācijām, kuras zinātnieki viņiem iedod, un tad, tur var sākt ar to, ka kaut kādus cik soļus cilvēks nostaigā, beidzot ar ļoti dažādiem datiem. Jo vairāk mums paliek šo ierīču, jo vairāk attīstās lietu internets, jo lielākas iespējas drīz jūs varēsiet dabūt no leduskapjiem informāciju cilvēku, vai ne? Un ja cilvēks tam piekrīt, iespējams, ka tas būs ļoti interesants datu avots. Protams, vienmēr ir ļoti kritiski jāizvērtē, kas ir tā grupa, vai ne? Droši vien, ka gudrie leduskapji būs pieejami tikai noteiktai sabiedrības grupai, bet jebkurā gadījumā tās datu vākšanas iespējas šobrīd ārkārtīgi pieaug. Par spēļošanu tas ir vēl viens ļoti interesants aspekts. Šis ir tāds jau diezgan pasen piemērs pieejams Stallcatchers, kas ir spēle, kurā amatieru zinātnieki palīdz Alzheimera izpētē. Tie pētījumi ar dzīvniekiem, kuros ir ļoti daudz attēlu datu, un tajos attēlu datos ir jāmeklē noteikta veida asinsvadu aizsprostojumi pelēm, un tas ir izstrādāts tādā veidā, ka tie amatieru zinātnieki saprot, kas viņiem tur jāmeklē, un tā ir kā spēle, viņi tur pelna punktus to atrodot, un zinātnieki iegūst vērtīgus datus. Līdzīgi bija ļoti lieliem panākumiem NASA projekts par zvaigžņu putekļu meklēšanu, kur bija milz un lieli dati no kosmosa, kur milzīgā platībā bija jāmeklē tādi mikroskopiski puteklīši, un tiešām amatieru zinātnieki bija tie, kas palīdzēja visā tajā lielajā laukumā atrast šos mazos puteklīšus. Ja jūs gribat pameklēt visdažādākos iedvesmas projektus, viena no lapām, ko es iesaku, ir SciStarter, kas ir tieši amatieru zinātnes
lapa, kur var meklēt pa tēmām un skatīties. Gal galā, ja kāds no jums grib piedalīties kā amatieru zinātnieks, arī ir ļoti interesants pieredzes šeit, ko var izbaudīt. Nu, jā, ir Latvijā arī Latvijas mikrobioma projekts, kas vairāk ir pūļu iesaistes projekts, bet arī tā ir amatieru zinātne, jo šie te pētījuma dalībnieki piedalās maksājot, veicot šo līdzmaksājumu par analīzi un, protams, aktīvi iesaistās arī paraugu savākšanā. Tā kā arī mums biomedicīnas jomā ir vismaz viens projekts, es citus nezinu. Jā, lūk. Nu jā. Un, pirms es beidzu, man liekas, kā es teicu, ļoti svarīgi šīs amatieru zinātnes aktivitātes, ja viņas gudri izmanto, viņas pat tiešām var pielietot šai komunikācijai ar sabiedrību, uzticēšanās veidošanai, atpazīstamības veidošanai. Un, ja paskatās tos piemērus, kā to komunicē, nezinu, Stanforda, Oksforda vai Hārvarda, ja paskatās viņu amatieru zinātnes projektus, tad tie ir ļoti labi komunikācijas kanāli, plus tie ir ļoti labi datu avoti, tie ir ļoti labi tādi darba spēka piesaistīšanas avoti un tā tālāk. Es domāju, ka it īpaši ņemot vērā, ka tas tiek stimulēts gan Eiropas komisijas līmenī, gan Latvijā šobrīd arī šajā izglītības ministrijas līmenī, jūs varat būt ieguvēji, ja jūs spējat izdomāt jēgpilnu. Protams, tam jābūt jēgpilnam amatieru zinātnes projektam un aizvirzīties 3 soļus tālāk no komunikācijas, vienkārši ieliekot kaut ko Twitterī vai Facebookā. Un pēdējais, es tikai atgādināšu, ka BBMRI piedāvā šo atbalstu LC jautājumos. Tur ir vairākas iespējas, ja jūs aiziet uz BBMRI Erika LC lapu, jūs varat atrast gan zināšanu bāzi, gan ir arī šis palīdzības saņemšanas iespējas, var sūtīt jautājumus. Un tie, protams, nevar būt tīri juridiski jautājumi, jo BBMRI nekad neuzņemsies tādu juridisku atbildību, jums pateikt vienu pareizo atbildi, bet viņi izsūta visādus paraugus un vēl dažādas lietas. Tā kā tas ir vēl viens avots, kurā tieši biobanku jautājumos var saņemt atbildi. Tie bija tādi īsi jaunumi.